Elektroniskās mūzikas apvienība Hot Chip izveidota 2000. gadā Londonā. Grupa savas 16 gadus pastāvēšanas laikā izdevusi 6 studijas albumus. Svaigākais Why Make Sense izdots bērnu un mūzikas apskatnieks Jānis Žilde, līdzīgi kā citi mūzikas apskatnieki tam veltīs slavas vārdus. Atšķirībā no top 40 valdošos sintētiskās, ļoti datorizētās deju mūzikas, Aleks un Džo rada dzīvu, siltu deju mūziku. Dejā jūtama cilvēcība, ne tikai vokālā, kā tas ir piemēram Avicii grāvējos, bet arī katrā aranžējuma niansē. Albuma recenzijā raksta TVNet mūzikas redaktors. Grupa Hot Chip bieži dēvēta par vienu no inovatīvākajām apvienībām pēdējā 20 gadē, kas spējusi apvienot indiju un deju mūziku. Mūzikā jūtams arī hipnotiskums ar tehnoelementiem, kas mīs ar akustiskajām ģitārām un vokālu. Dzīvās uzstāšanās žurnāls Glide raksturojas kā smagu pukstēšanu, kas noved līdz improvizācijai, radot aizrautības, enerģijas un neparedzamā atmosfēru. Pozitīvus ir gaisā. No 4. marta katru piektdienu esi festivāla sajūtās tikai Latelekom televīzijā 360 TV. Ja neredzēji, skaties Latelekom arhīvā.